Bet es varu piebilst, ka ir ļoti viegli apmaldīties tajā visā, jo mūsdienās jau vispār kari ir tā kā tāda seriāla. Televīzijas iespējā droši vien, visdrīzāk. Ka tas ir tādi bildīšu kari. Un viņus ļoti grūti pieņemt par... Kādā ziņā bildīšu kari? Bildīšu burtiski. Tie ir televīzijas raidījumi, tie ir ziņu sižeti. Bildītas. Tā kā seriāls? Laikrakstos, žurnālos. Tā kā vakar seriāls? Jā, tieši tā. Ļoti grūti ir to kaut kā projicēt uz sevi. Tā kā, ka, ir tāda sižeta, būs cita sižeta. Un arī no šī kara tāda specifika, manuprāt, ir pavisam dīvaini tur darbojošies personāži. Ir arī ļoti tādi neskaidri. Fronts līnijas ir ļoti neskaidrs. Kaut vai kā saucās visi tie, kas tur karo savā starpā. Tas man visi tik atgādina kaut kāds kompjuterspēles vai arī kinofilmas no Pītera Džeksona, piemēram, Gredzena pavēlnieku ciklu. Tur bija visādi radījumi, kuram kādi tur tie nosaukumi, enti, orki un tā tālāk. Šeit jau kaut kas ļoti līdzīgs. Tur ir Maidauni, tur ir Daunbasi, tur ir Bravoseki, tur ir Vaķņiki, tur ir, bez savu galu, viņu ir diezgan daudz. Viņus ir interesanti uzskaitīt. Un tas tiešām ir tā kā tāda, vai nu kompjuterspēle vai filma. Un arī izdomāta valsts, tā Novorosija, kura tur vēsturiski nav bijusi, bet tagad ir gan karogs, gan tur ir kā geogrāfija, kā vēsture. Tas viss tiek tā kā uzbūvēts tukšā vietā. Un grūzi. Tikai grūzi īstenībā, liesmā. Un, protams, apogējs tam visam ir šī Doņetskas lidosta, kura 5 mēneši tur notiek karošana, kaujas par kaut kādām jau pilnīgi sacaurumotām ēkām, kur ir iekšā tie aizstāvi, kurus paši Ukraiņi sauc par kiborgiem, tie vairs nav cilvēki, tie ir kiborgi. Tie separi, tie, kas viņus tur grib izsist, tie visu laiku mācās visu, tie arī vairs nav tā kā cilvēki, tie separi. Tur ir tik daudz interesanti detaļi.